Dāmas un kungi, kaut kas tāds pirmoreiz populisma un liekulības, manuprāt, parauga stunda. Tātad Andris Kulbergs Saeimā ļoti smuks video atmasko, ka Rīgas siltumā valdē strādā šī te dāma. Lūdzu, Vineta Kutkeviča. Un viņas vīrs, izrādās dzīves biedrs, Kaspars Kutkevičs. saņēmis konkursos, tur uzvarējis būvniecības konkursus kaut kādus pa $1,5 miljonu eiro mierīgi. Un tur neētiski, kas tur jātur ko. Kulbergs to visu izgaismo partija apvienotais saraksts. Bet Rīgas siltumam, tā teikt, priekšniecība ir Rīgas dome, kur kā reiz Kulberga apvienotā saraksta partijas biedrs Māris Sprindžuks un vēl 3 deputāti nodrošina balsu vairākumu, lai šo te dāmu neatsaukt no amata vai tur neizmeklētu neko visu. Tātad vienas partijas ietvaros, iedomājieties, Kulbergs premjera amata kandidāts, tik sakārtos Latviju, pats savā partijā nevar panākt to, ka viņa partijas biedri pārstāv kaut kādas sanāk citas intereses. Tā teikt, viens partijas biedrs aizstāv Rīgas siltumu un nodrošina šādu situāciju, un otrs tēlo, balts bruņinieks, baltā zirgā, ka apkaro šo te situāciju. Iedomājieties, par kādiem idiotiem visus uzskata, un šī ir te tā nepopulistiskā, inteliģentā un nezinu kāda partija ar gudrajiem uzņēmējiem un nezinu ko. Kā jūs čakarē? Viens te tēlo, ka cīnās par to, lai siltuma cenas būtu lētākas un nezinu kas, un otrs partijas biedrs Sprindžuks mierīgi ceļ tur cenas. Tā sanāk, pastarpināt, viņi jau ir virs, tā ir vadība, Rīgas doma ir īstais, tā teikt, akciju turētājs Rīgas siltumā. Tur vēl jānāk, tur ekonomikas ministrija, un vēl tur 2% mistiskie, bet principā Rīgas doma ar vienu balsojumu varētu atrisināt šo situāciju, un to varētu izdarīt Kulberga partijas biedrs Māris Sprindžuks kopā ar Berkvalcu, Šicu un kā to 4. sauc, par neatceros, kurš tur bija. 4 viņiem ir deputāti. Tas nozīmē, ka mēs kā opozīcijas, mēs pamēģināsim, varbūt vajadzētu ko mums darīt, ierosināt šīs te valdes locekles atsaukšanu vai visu valdi, ja šāda situācija, un izmeklēt. Opozīcija droši vien atbalstīs, un Kulberga partijas biedru rokās būs izšķirošās 4 kārtas, 4 balsis. 30, cik viņiem ir šobrīd? 32, kā reiz viņiem ir balsis, ja? Vai 34? Tur tāpatās sanāktu, ja? Nē, tā vietā viņi turpina situāciju. Viens izliekās, ka nekas nav, un te Rīgas domē pavisam citu dzīvo un dziesmu dzied. Otrs Saeimā tēlo, ka cīnās apkaro un nezinu ko un atklāja sensācijas. Kas tas tāds ir? Es nezinu, mums te varbūt jāpamācās, ir kā šādi te populistiski liekuļot, mums te apvaino bieži, bet dāmas un kungi, šitā te nevar rakstīties. Tā kā lūk, diezgan kritiski uztveram turpmāk, ko šis premjera kandidāts. Tā jau visu cieņu, it kā, lai jau cīnās, bet tad lūdzu nodrošina, ka tava partija arī attiecīgi rīkojās. Nevis runā vienu partiju, dara citu. Tas tā kaut kā nav īsti smuki. Labi, man sauc Rudolfs Brēmans, pievienoties šim te profilam. Mēs te paskatīsimies tagad šo te skandāliņu, attīstīsim tālāk, kā tas var būt, ka dzīves biedrs uzvar konkursos un valde paliek savā vietā un izliekās, ka tas viss ir normāli. Un to visu, manuprāt, iespējams piesedz vēl kā reiz apvienotais saraksts Rīgas domē.